dažkārt, ka Eiropa nonāk pretrunā pat ar sevi, jo nedara to, ko viņi bija solījis, bet kopumā tomēr es teiktu, ka šīs sankcijas zināmā veidā Krievijas ekonomika, kas nepavisam nav spēcīga, kas lielā mērā ir balstīta uz pāris resursu, teiksim, tā tirzniecība, noteikti ietekmējas un jau šobrīd sāk ietekmēt. Un jau šobrīd tie fakti jau parāda, ka Krievija jau meklē iespējas, ka viņai pašai savu finanšu sistēmu nepieciešams, savus norēķinu kartes ir nepieciešams, lai būtu neatkarīga no pārējās pasaules, bet, es domāju, ka mēs dzīvojam vidē, kurā tas vienkārši nav iespējams, un tāpēc jau zināms atsitiens, ja tā var teikt, jau ir noticis. Tomēr Polijas bijušais prezidents Leks Valens izteicies, ka rietumiem Krievijai jāatbild vīrišķīgāk, un šobrīd tiekot izmantotas kaut kādas kombinācijas, vai tam var piekrist, vai tomēr rietumu piesardzība pagaidām ir tāda ilgtermiņa domāšana, vai tomēr pārāk bezzobainas sankcijas? Es domāju, ka skaidrs no bijušie politiķi, un viņiem arī šie latiņi ir jāpaceļ, viņiem arī ir jāaicina, un tas ir lielā mērā dabiski un saprotams, un ir cilvēkiem, un īpaši līderiem ar autoritāti jāiestājās par to, ka Eiropas nostāja un pasaules nostāja jābūt ir skaidrai un stingrai. Bet mēs dzīvojam reālajās, un mēs jau varētu gribēt, lai šīs sankcijas būs visietverošas, bet vienlaicīgi gribētu, lai tas neietekmē mūsu labklājību. Un te jau tā problēma, tā dilema arī rodās, ka tādā brīdī, ka šeit ir atsitiens ne tikai par Krieviju, bet arī par mums pašiem, tad skaidrs, ka valdības un valsts līderi, kas ir atbildīgi savas sabiedrības priekšā, viņiem zinām veidā jārēķinās ar to, ka, paši ar savu destrukciju mēs jau neiesim, lai destrukcētu, teiksim, kādu citu, un līdz ar to, protams, ka šeit ir zinām ierobežojumi. Es domāju, ka ir iespējams, protams, padarīt viņus zobaināks, ja tā var teikt. Viens atņemt Krievijai 2018. gadā iespējas organizēt futbola pasaules čempionātu. Vērsties vairāk pret to, kas Krievijai ļoti ir svarīgs. Tā ir naftas ienākuma, ne gāzes ienākuma. Un tāpēc, teiksim, šeit vēršanās pret Igoru Sečinu, kas nav nevienā sarakstā, vēršanās pret Rosņevu, sistu daudz spēcīgāk nekā, teiksim, līdzinējās sankcijas. Bet kopumā tomēr, kā es teicu, jau pat runa par sankcijām, jau tas, ka Krievija tiek pasludināta kaut kādā veidā, ka viņi neievēro starptautiskos nosacījumus, arī tā skaitā, teiksim, nav kā pilnvērtīga ekonomiskā sastāvdaļa tajā globāla ekonomikā, es domāju, ka tas ir pietiekoši, atkal piedošana pārbet zobaini. Tas tomēr ir pietiekoši arī spēcīgi, pat ja mēs gribētu, lai būtu arī konkrētāk un vēl skaidrāk rīcība, varbūt vēl mērķētāk rīcība arī no Eiropas puses. Amerika to dara, Amerika var atļauties, viņai ir tikai 40 miljardi, Eiropai ir 400 miljardi apgrozījums tirzniecības ar Krieviju. Un, protams, ka šeit tās atšķirības arī parāda atšķirības tajās nostājās, kas Eiropai tomēr ir daudz grūtāk realizēt. Ko nozīmē vakardienas notikumi Austrumu pilsētās? Cik nopietni tie ir? Un, teiksim, mēs šodien ziņās arī stāstam, ka Harkovas administrācijas vadītājs ir izteicies, ka tas, ka 3 pilsētās uzreiz notiek šādas promaskaviskas demonstrācijas, ka tas nozīmē, ka scenārijs tām ir rakstīts kaut kur ārpus Ukrainas. Es domāju, ka daudz tie scenāriji ir rakstīti ārpus Ukrainas, un mēs varam tā paskatīties plašāk, un Putins jau ir teicis, ka tā Padomju Savienības sabrukšana, tas ir bijis kā viena no ģeopolitiskajām lielākām traģēdijām katastrofām 20. gadsimtā. Putins gan ir teicis citu frāzi, ko man gribētos cerēt, viņš daļai pats arī pieturēsies. Viņš ir teicis par to, ka tie, kas nevēlās Padomju Savienības vai nenožēlo Padomju Savienības sabrukšanu, tiem nav sirds, bet tie, kas cenšas vai domā, ka to var atjaunot, tiem nav prāta. Man tā ļoti gribētos cerēt, ka viņš pats pieturēsies pie tā, ka atjaunot Padomju Savienību, gluži tur tas būtu pietiekoši neprātīgi. Bet tas, ka piespējas viņš varētu nokost vēl kādu gabalu, kā Krīmu, ko izdevās ar lielā mērā baltiem cimdiem, to izslēgt pilnībā nevar. Un es domāju, ka tas, ko vēlās Krievija, es teiktu, tā ir zināma bosnizācija. Kaut ko līdzīgi, kas ir noticis Bosnijā. Federāla valsts, kas pēc būtības nefunkcionē, kurā Serbu republika, kas atrodas Bosnijas sastāvā, daudz tuvāk Serbijai un Belgradai, tīri politiski, ekonomiski un visādā citādā ziņā. Teiksim, šeit būtu, mēs jau redzam arī lozungos šajās pilsētās Doņetskas Krievu republika, ka šie saukļi ir ļoti līdzīgi, un es domāju, ka šie scenāriji absolūti ir rakstīti ārpus, un tas Krievijas karaspēks, kas stāv pie tām robežām, es domāju, ka tā zināmas mājiens ir sēts mieta, tā drīkst teikt, ka ziniet, mēs arī tulīt pat, ja jūs nebūsiet gatavi, teiksim, runāt par šo pašu decentralizāciju, ja federalizāciju, tad šajā gadījumā ir visas iespējas, ka mums nāksies palīdzēt ar pašaizsardzības vienībām, ar, zinām, atbalstu krieviski runājošiem, kas vēlās, zināmas, pašnoteikšanās tiesības, ko jūs, teiksim, tā nerespektējat, tad arī nāksies, teiksim, ievest savus spēkus. Sprūdkungs, ja Ukraina šobrīd saka, ka tātad viņi nepieņem jaunās gāzes cenas,
Kāda kopumā ir Ukrainas pretreakcija Krievijai? Par to pašu Doņetsku runājot, tur vakar likumsargi pat neizmantoja viņu rīcībā esošos ūdens lielgabalus pret prokrieviskiem demonstrantiem. Vai tā ir tāda piesardzība? Es domāju, ka šeit ir vairāk lietu kombinācija. Stratēģiski tas, kas notiek Krimā no Ukrainas puses, tas, kas notiek šobrīd arī austrumu apgabalos, es teiktu, ka strateģiski tas ir pietiekoši adekvāti. Negribu gudri, bet es domāju, ka pietiekoši adekvāti, jo skaidrs, kā arī Krimā, manuprāt, bija no Krievijas puses vēlme pat saredzēt, zinām, eskalāciju, jo tad varētu teikt, ziniet, jā, te arī ir mūsu spēki, mums jau nekas cits neatlika, un mēs jau teicām, ka tā arī notiks, un ka, principā, mums ir jāizstāv. Tā es domāju, ka šeit ir šis elements, ka Krievija pat gaida, zinām, rīcību vai to, ka varbūt šīs jaunā valdība nespēja kontrolēt un kaut kādi, teiksim, cilvēki, kas vairāk radikāli noskaņot, ņem ieroči savās rokās un mēģina to, teiksim, risināt šādā veidā vardarbīgi. Un tāpēc Ukrainas valdība šī brīža rīcība, man šķiet, ka tā piesardzība, viņa strateģiski ir pietiekoši tālredzīga. Taktiski, mēs varam runāt par daudzām lietām, kas iespējams varētu tikt darīts arī savādāk. Kaut vai šo Ukrainas karavīru aiziešanu no Krimas. Pietiekoši haotiski, bez paceltiem karogiem, bez paceltām galvām, kas parādīja, ka, varbūt arī Krievijai deva žestu, ka, ziniet, līdz galam šī valdība rīcības spējīga arī nav. Un viņi pat nav skaidri, teiksim, savā izteiksmē dot skaidrs signāls komandas saviem karavīriem, par ko liecināja aizsardzības ministri un lielā mērā noņemšana tūlīt gan izvēja pēc pāris dažām dienām. Tā kā šeit, protams, ka, ir dažāda pieeja, bet kopumā es teiktu, ka man šķiet, ka līdz tam 25. maijam, laikam, tā attieksme, ka klusāk par ūdeni un zemāk par zāli, no vienas puses nav nepareiza, jo nevajag dot iegānstu Krievijai. Pēc tam jau es domāju, ka vienlaicīgi, ja ir ekonomika nostabilizēta, ja ir panāks lielāks rietumu atbalsts, ja tomēr šī armija arī kaut cik ir saprasts, vai vispār viņi gatavi karot, vai viņi gatavi aizstāvēt, tādā brīdī mēs varam runāt, ka iespējams ir jābūt arī stingrākai savā nostājā, bet šobrīd es domāju, ka ir pareizā nostāja nedot iegānstu arī Krievijai, principā ievest savu karaspēku. Paldies! Paldies! Mūsu studijā bija Latvijas institūta direktors, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Andris Sprots. Bet šobrīd